Sveiki, Kaspar! Kā jūs mūs atradāt? Nu jā, šā ietiņa tā vajag noslēgtā. Nav grūti atrast, vai ne? Apjotvējas cilvēki, viņi krāmjās, tas nav nedzird. Jūs ar šito ieradāties, ja? Jā, tāds pašais salīdzinājums pilsētas variants. Jā, šitais tāds vērtīgs pasākums izklausās. Es došu vārdu mūsu brīnišķīgajam viesim Kasparam Strasdiņam. Un liels paldies, ka jūs par mums, un es pat nemācīšu jūs ieteicīs, tāpēc lūdzu piesakiet sevi. Jā, vēlreiz. Nu jā, šodien tā kā man runājumā tēma vairāk ir par ekociematiem un lokālu ekonomiku ekociematos, un tādā veidā būtībā tēma ir ļoti plaša, tādēļ es mēģināšu kaut kā ļoti tā mēģināt tā varbūt konspektīvi iziet cauri, jo ekociemats un dzīvšana gadījumā kopienā ietver ļoti dažādas tēmas. Tā ir pašaudzētā pārtika, attiecīgi zemes kopšana, sadarbības ar cilvēkiem, dažādas citas sociālas lietas. Jā, kā viena no pirmajām lietām varētu šī gadījumā parunāt par ekobūvniecību. Cilvēki šī gadījumā varētu teikt, ir iegalvots, ka jāizmanto darba materiāli, kas patērē daudz resursu iegūšanām, tad līdzīgas ir cements un dažādi citi sintētiskie materiāli, kas tiek iegūti dažādām sarežģītām metodēm un maksā ļoti dārgi. Bet lieta tāda, ka mājas patiesībā var uzbūvēt daudz lētāk. Jo šī gadījumā ir svarīga resursu taupīšana un prātīga resursu izmantošana. Un viena lieta, ko es nodarbojos, tas ir eksperimentēšana ar šādiem materiāliem un ar būvniecības tehnoloģijām. Jo ekociematā māja būtībā ir viena no svarīgākajām lietām, ja cilvēkiem ir kaut kur jādzīvo. Un būvēt mājas par 40,000, 100,000 un tam līdzīgi, tā noteikti nebūtu prātīga lieta un diez vai tur kaut kas labs sanāktu. Jo tad beigās var būt liela kredīta un lielas atkarības no dažādiem faktoriem. Un šī gadījumā tā viena no tehnoloģijām, piemēram, saulņķību būvniecība. Saulņķības kvadrātmetrā izmaksā apmēram lapu, kas, manuprāt, ir īpaši lēti salīdzina, cik tie būtu, ja tie būtu jāpēr ķieģeļi vai jālē betona sienas vai tam līdzīgi. Un, piemēram, es uzskatu, ka māju var pat uzcelt pilnīgi noteikti zem 1000 latiem. Līdz ar to tas nav pārāk liels resurss un to visu ir izdarīt bez kredītiem, ar daudz mazāku resursu šķiešanu un diezgan ātri pie tām, kas ir svarīgi, jo māju var uzbūvēt 1 gadu laikā, attiecīgi valsts sev. No kā tās mājas ir? No koka? Ir viens variants no saulņķībām. Vēl ir variants, piemēram, būvēt no māla sajaukuma ar salmiem un smiltīm. Vēl ir variants pildīt māla sajaukumu un smilšu sajaukumu. Vai arī smiltis, kas nedaudz satur mālu, teiksim, pildīt maisos. Un dažādas šādas pietiekoši vienkāršas, tā teikt, low-tech tehnoloģijas. Bet tas vairāk laika aizņem, ja? Tur darbs lielāks, ne? Māju var uzbūvēt pa gadu. Bet šī gadījumā svarīgs šeit ir tāds kopības gars, jo ekobūvniecībā mazāk ir runa par tur kaut kādu celtnieku algošanu vai tam līdzīgi. Šis vairāk ir tāds kopīgs pasākums, ka, teiksim, es aicinu savus draugus palīgā, savus domu biedrus, un attiecīgi brauc viņiem palīgā celt mājas un tādā veidā. Līdz ar to tā ir tā perfekta sadarbības ar cilvēkiem, neprasot neko pat pretī. Vienkārši tā ir tā dombiedru sanākšana, draudzīgi pēc tam arī pasēdēšana, parunāšanās, kas ir tāds spēcīga, varētu teikt, tāda kopības sajūtas radīšana. Un tas viss ir, varētu teikt, tāds pietiekoši strauji ceļš uz attīstību. Cilvēki dalās savās idejās, visapkārt virmo pozitīvisms un
teikt, cilvēki iet izaugsmes ceļu, tā varētu teikt. Un jā, ekociemtā šī gadījumā ir svarīgi saprast šīs tehnoloģijas un svarīgi, lai cilvēki, kas viņas ir apgūši, lai viņas nodot tālāk citiem. Jo mūsdienās ir pieņemta šī ka cilvēks iemācās vienu lietu un labi, un neko citu praktiski viņš nemāka. Šī gadījumā tas, manuprāt, ir ļoti atžgārni un nepareizi, jo tas vajag beigās tik neinteresanti visu dzīvi koncentrēties vienu lietu. Tādēļ man pieeja ir tāda, un es uzskatu, ka tas ir, tuvu perfektiem variantam, ja perfektākais, ka cilvēks apgūst dažādas lietas. Šī gadījumā viņš pats māk uzbūvēt māju, viņš pats māk kopt lauku, izaudzēt sev pārtiku, viņš pats māk izaudzināt savus bērnus, nevis nodot speciālistiem, un viņš pats var iegūt savu, uztaisīt savas alternatīvās enerģijas ierīces un tādā veidā. Daudz viss kā. Iespējams var pat sev, teiksim, uztaisīt apģērbu un daudz kādas citas lietas. Līdz tam gan ir laiciņš, lai līdz tam nonāktu, jo mēs esam mācīti un programmēti likt rāmjos, un no šiem rāmjiem nevar tikt, teiksim, pāris nedēļu laikā ārā. Līdz ar to tas ir savs attīstības process, bet jo vairāk cilvēku kaut ko tādu sāk darīt, jo vairāk šāda informācija izplatās, līdz ar to vairāk sāk izlausties no šiem rāmjiem. Protams, kā jau bija runa par šiem brīviem mēdījiem un šo rāmju laušanu, tā kā jo vairāk būs brīvie mēdī, jo vairāk šī rāma kritīs, cilvēki varēs šīs lietas vairāk uzzināt. Jā, tas ir par ekobūvniecību un... Mums tieši interesē arī tas aspekts par to, kā varētu kopienu pataisīt par tautas pamatvienību. Jo cilvēks ir tik neaizsargāts valstī, jā? Ka mums ir tā doma, ka vajadzētu, ka kopiena ir pilnīgi svēta vieta. Viņai neviens vispār netiek klāt, nedrīkst neviens, ne tiesnesis, nekas iet klāt. Tā ir pilnīgi aizsargāta tautas vieta. Un tādām ir jābūt visur valstī, jā? Tur ir jābūt tā, lai būtu kā bāze, tā ir tā apdrošināšana, jā? Tautas apdrošināšana ir kopiena. Te ir vēl viena tāda svarīga lieta, zemes nodoklis. Būtībā sanāk, ka zeme cilvēkiem nepieder, bet cilvēki zemi izīrē no valsts. Un it kā kaut kā tā muļķīgi sanāk. Es skaitos tā kā pilsonis, un man ir jāīrē sava zeme. No korporācijas mēs mazai. Jā. Beigās sanāk, ka tā jau nav mana valsts tādā gadījumā, ja man ir šī zeme jāīrē. Un vēl ir tāda lieta, ka šī zemes īre jāmaksā par naudu, šī gadījumā par latiem, un pēc tās nāk, es būtībā esmu spiests iet strādāt un pelnīt sistēmas naudu, lai varētu samaksāt par zemi, kas ir, protams, vēl šī gadījumā ļoti atžgāra lieta. Tādēļ, manuprāt, pilnīgi noteikti būtu jābūt tādai situācijai, ka šis nodoklis nav jāmaksā, nav kaut kādas tur 10. tiesas vai tam līdzīgi, jo tā ir kā mūsu Latvija, līdz ar to arī mūsu zeme. Man ir tiesības šo zemes plaķīt iegūt, un ir izteikti viena tāda ļoti interesanta ideja, skanošos Ciedros Anastāsijā, kur ļoti daudz arī runa par ekociemtiem, kas ir viens no lieliem ekociematu stimulātoriem pasaulē bijis. Ideja tāda, ka katram cilvēkam, vai šī gadījumā, precīzāk sakot, katrai dzimtai, ir hektārs zemes, un katrai dzimtai ir tiesības iegūt no valsts hektāru zemes. Un viņam nav jāmaksā nekāds nodoklis par šo zemi, un viņam nav jāmaksā nodokļi, piemēram, ja viņš pārdod savu izaudzēto, teiksim, barību. Jo tas ir viens no ienākuma avotiem šim hektārā. Un šo zemi cilvēks nedrīkst pārdot, bet var nodot mantojumā. Līdz ar to tā ir zeme, kas paliek, viņu var atņemt,
jo cilvēki šī zemē iegulda visu sevi, visu savu sirdi, daudz mīlestības, viņi veido savu vidi, stāda kokus, šie koki gadījumā augu būvē mājas. 7000 gadu mūsu senči to ir kopuši. Nu, protams, un šī gadījumā, ja kāds viņam pēkšņi to atņem, viņš ir zaudējis visu savu, ne tikai savu, bet savu būtībā ar iepriekšējo paudžu, lolojumu, darbu. Patīk tas darbs vārds, gan nav jālabi tikai. Nu jā, šī gadījumā cilvēkiem jābūt tādai iespēja šo zemi dabūt. Un kā piemēram šobrīd pat arī nodoklis pacēlēs, sanāk tā, ja es tur neesmu savu zemi apstrādājis, bet ļauj vienkārši augt krūmiem, kas veidosies par mežu, sanāk man ir jāmaksā lielāks nodoklis par to, ka es to zemi, kas viņai vienkārši atļauj brīvi attīstīties pašai. Sanāk man obligāti tur ir kaut kas jār vai tam līdzīgi, lai šo nodokli samazinātu, kas arī pietiekoši absurdi. Un te mēs nonākam līdz zemes apstrādāšanai. Šī aršana un dažādas citas iznīcinošas metodes, kas arī mūsdienās ir pieņemtas, kas ir atkal tāda ļoti pretdabīga rīcība, jo tādā veidā mēs iznīcinām mūsu zemi. Jo, teiksim, ja cilvēki katru kādu zemi apar, šādā veidā tiek iznīcināta auglība, jo tiek nīcinātas sliekas un dzīvo organismi, kas dabīgi šo zemi irdinātu. Un šeit ir svarīgi, lai mēs varētu uzbūvēt savu māju, un lai mēs varētu ar vienkāršām metodēm efektīvi apstrādāt zemi un izaudzēt savu barību. Jo šī gadījumā cilvēkiem ekociemtā ir jākļūst pašpietiekamiem. Viņiem ir jānoņem visas atkarības. Un jā, kā zināms, mūsdienās ir daudz cilvēku, un nāk kaudzēm rēķinu, un cilvēki nespēja tikt galā ar rēķiniem un meklē variantus, kā viņus nomaksāt, kur iegūt papildus līdzekļus. Un šīs lietas cilvēkiem neļauj izrauties, jo viņiem visu laiku spiež uz prāta, visu laiku ir negatīva domāšana, ko darīt, kur kas, kā nomaksāt kārtējo kredītu. Ir algotņa vāvēs riktenī. Nu jā, līdz ar to ir daudz grūtāk radoši domāt, daudz grūtāk ieraudzīt lietas ārpus šiem rāmjiem, jo nav jau laika padomāt. Un ne tikai nav laika, bet arī cilvēks, bet nemāk domāt. Dēļ attiecīgas izglītības. Domāšana vienkārši tiek ielikta diezgan nepareizā gultnē. Un jā, šī gadījumā, ja cilvēks spēj izaudzēt sev barību, tas ir liels solis pašpietiekamībā un atkarības samazināšanā, jo, kā mēs zinām, barība ir viena no svarīgākajām cilvēku lietām. Un līdz ar to viņam, ja viņš teidos izaudzēt, viņam nav jāiz veikalu, un jādara liela resursi, kas arī ir resursi, tā kā samazināšana, šķiešana samazināšana. Šī gadījumā tā atkarība arī ir jāsamazina no tehnikas. Šī gadījumā tā ir gan nafta, gan dārgie traktori un dažādi dārgie instrumenti. Tas viss patiesībā ir daudz vienkāršāk. Vienkārši cilvēkiem ir ieliktas it kā patiesības, kas viņiem šķiet kā tādas kā vienīgās patiesības, kā ir jābūt. Bet patiesībā viss var daudz efektīvāk, daudz vienkāršāk. Un ideja ir tāda, ka cilvēks var iztikt bez sarežģītām iekārtām. Viņam nevajag hektāru lielas laukus, lai viņš varētu uzturēt sevi un savu ģimeni. Jo šie hektāri viņam ir vajadzīgi tad, ja viņam vajag dārgu tehniku un dārgu zemes apstrādāšanu, lai viņš varētu to tehniku tev nomaksāt. Un šī gadījumā mēs tajā vienā hektāriņā varam izaudzēt priekš sevis bez tehnikas
šajā gadījumā smagās tehnikas, bez naftas, bez šiem dārgiem resursiem mēs varam izaudzēt savu barību un varam pat nodrošināt šo barību saviem pat radiniekiem, teiksim, kas varbūt vēl nav izgājuši šajā gadījumā tik daudz no sistēmas, kas varbūt vēl dzīvo pilsētās. Un mēs varam viņiem palīdzēt, viņus atbalstīt un arī ļoti iespējams tuvākajā laikā arī varētu sākties vairāk šīs bada lietas, kā ir runāts, kad Latvijā nav uzkrāti pārtikas resursi. Līdz ar to šādā veidā mums ir iespēja dzīvojot laukos, ekociematos, tādēļ palīdzēt mūsu saviem cilvēkiem. Un vēl par zemes kopšanu ir ļoti interesanti lieta kā permakultūra, kas ir zemes kopšanas metode, pētot dabu un izmantojot dabas procesus, nevis cīnoties pret dabu. Tādā veidā mums arī atkarīt visas saršanas un nepārtrauktās ravēšanas, ķīmijas lietošanas un visi šie sarežģītie procesi, ko daudz ir pieņēmuši, kā jūs minējat, par vienīgo patiesību, un cilvēki mēs pat jautāt, vai tiešām barību iespējams izaudzēt bez ķīmijas, jo viņiem šķiet, ka mēs nevaram. Jo zināt, visu laiku saka, vajag to, savādāk nekas nesanāks, savādāk mums nekas nebūs, mums vajag tādu ķīmiju, vajag iznīcināt nezēles, vajag iznīcināt visu dzīvību, vajag iznīcināt visus kukaiņus. Bet tā patiesībā nav patiesība, tie ir lieli. Nāciet tuvāk, višķinājums lielāks esmu. Un tad šeit, protams, ir ļoti svarīga dombiedru savākšana. Jo, lai veidotos burvīgi radoša vide, mums vajag dombiedrus. Starp cik no kā es kādreiz uzvēju vairīgus. Kādreiz, pirms es vēl nebiju, varētu teikt, pieteikoši izrāvies no rāmjiem, es zināju, ka ir daudz, kas atšķirni, bet es baidījos to uzzināt. Jo man likās, ja es to uzzināšu, tad man vairs nebūs atpakaļceļa. Līdz ar to man bija bailes no tā, kas būs tālāk. Kā es pēc tam dzīvošu. Man likās, ka viss varētu būt tik šausmīgi pesimistiski, kad es ieraudzīšu visas tās it kā šīs nepatīkamās lietas, kā cilvēki tiek zambēti Ka mēs dzīvojam sektā. Īstenībā šī tāda korporatīvā ārzemnieku sekta. Un tad vienu dienu runāju ar vienu draudzeni, arī par šīm lietām es izteicu arī savas bailes. Un tas kaut kā izdomājas, bet vai nav vienalga, jo es varu darīt labas lietas, varu attīstīt sevi un vienkārši iet tam visam cauri, iet un meklēt informāciju, saprast visu to, kas notiek šobrīd, kas notiek pasaulē. Jā, kā man teikt, nospļāvos un teicu, viss labi, es un sākās tāds ļoti strauši attīstības posms. Un interesanti, šī attīstība nedeva pesimismu, bet deva ļoti lielu laimes sajūtu. Jo es vairāk uzzināju, jo vairāk sapratu, it kā arī daudz negatīvas lietas. Bet uzzinot šo lietu, bija laimes sajūta, jo es sapratu, ka dzīve ir patiesībā tik interesanta, kad ir tik daudz ko uzzināt, tik daudz ko darīt, tik daudz ko domāt. Un uzzinot, var atbrīvoties no tā. Un tur jau tā lieta, un šo visu zinot, vienkārši pārās daudz skaistāka pasaule, strauji sāk krist rāmji, un tad arī konstatēja vienu no lietām, ka tāpēc ar cilvēkiem ir svarīgi, lai viņš māk daudz ko. Jo tas ir daudz interesantāk, jo nepārtraukt visādi radoši darbošanās, vienu dienu aiziet tur kaut ko parušināties pa dārzu, otru dienu kaut ko padarboties ar mājas būvniecību, vai kaut ko paeksperimentēt, teiksim, padomā, taisīt no kaņepēm papīru. Un viss ir tik interesanti. Salīdzinoši tas būtu kā
darboties kaut kādā vienā sfērā, jo, teiksim, viena no tādām manām pamat nodarbēm kādreiz bija dizainēšanas. Tā ir interesanta lieta, bet tad, kad tā lieta ir par daudz, tas sāk palikt ļoti neinteresanti. Tādēļ, ja mēs sabalansējam šīs dažādās intereses, tad, ir citas iespējas dzīvē. Es varbūt ielikšu mans vārdu vēl klāt, gandarījums, jo interešu maniāku mums ir daudz visāds intereses, bet gandarījums, tas sasniegtais tā radīšanas sajūta, radīšanas prieks. Šāds sasniegtais nākamais attīstības līmenis nāk klāt. Ir, protams, reizēm tā neliela vājuma brīži. Piemēram, tad, kad es viens savā saimniecībā darbojos, tad reizēm mums nāk tāda kā vientulības sajūta, tad atkal atbrauc kā draugs, es brauc pie draugiem un atkal viss nokārtojās, tā teikt. Ģimene vajag. Būtībā ģimene, jā, kas ir svarīgi lieta šajā gadījumā. Un pastīja tas, ka Latvijā cilvēki, kas grib veidot savas dzimtes mājvietas, grib veidot ekociematus, vairojās, un es par tādiem mums vairāk un vairāk, kas grib veidot ekociematu, un es šajā gadījumā esmu viens no tiem, un tas pat ir labi, jo vairāk ekociematu ir labāk, jo nav jākoncentrējās uz vienu ekociematu. Tie var būt ekociemati katrā ciemā būtībā. Kaut arī es esmu novērojis, ka cilvēkiem ir grūti radikāli mainīt. Tas, protams, pietiekoši loģiski. Ja es esmu dažiem cilvēkiem piedāvājis celt turpat lapus manu māju un zeme ir, es arī attiecīgi palīdzējuši visu veidot, bet cilvēki gaida, kamēr es tur vairāk iekārtošos. Viņi tur, lai viņiem ir vieglāk. Komfortiņu. Lai ir jau tur gatava māja, lai ir jau tur viss saudzēts varībiņai un tam līdzīgi. Attiecīgi, lai viņiem būtu tāda kā lielāka drošības sajūta. Tas šajā gadījumā ir saprotams, un tādēļ es arī ar to lietu nesteidzos, veidot pēc savu vietu, un es zinu, ka cilvēki pamazām un apkārt veidosies šajā gadījumā tāda sava sabiedrība, kas dzīvos tur apkārt. Jo mums patiesībā nav jāmaina pasaule, mums ir jāmaina savu vide. Izmainot sevi, mēs izmainām pasauli. Jā. Šajā gadījumā tā pasaules izmainīšana vienkārši ir kā papildus efekts. Bet mums nevajadzētu koncentrēties šo pasaules mainīšanu, jo tādā veidā mēs visticamāk sabruksim, ja visu laiku domāsim, kā izmainīt pasauli. Te varētu arī dažos vārdos pieminēt par tā saucamo vienreiz lietojamo sabiedrību. Tas ir šī gadījumā ļoti svarīga lietiņa. Ir tāda viena ļoti interesanta filma, saucās Spuldzītes sazvērstība. Otrais nosaukums tā filmai. Lightbulb Conspiracy. Lightbulb. Otrais nosaukums ir Aprituma piramīda tā filmai. Kā bija nosaukumi. Un tur tiek tā ļoti veidi parādīts, kā mēs esam nonākuši līdz tam, kur mēs esam saistībā ar vienreiz lietojamām lietām. Un pat teiksim, datoru printeri gandrīz varētu nosaukt par vienreiz lietojamu savā ziņā, jo viņam iekšā ir čips, kas skaita, cik papīri tiek izdrukāti, un tad, kad ir sasniegts attiecīgais ciklars, tad printeris pārstāja darboties. Un tas pats attiecās arī uz spuldzītēm, kad it kā cilvēki priecājās, kā attīstās tehnoloģijas, nav visādi tā saucamās zaļās spuldzītes, kas ir tās ar dzīvesudrabu, un LED spuldzītes, kas it kā ļoti maz strāvas patērē, bet maksā viena spuldzīte 20–40 un tam līdzīgi. Dzīvesudrabs ir kaitīgs. Viņš tur ir ļoti maz. Bet viņš tur ir. Viņš ir. Bet ideja ir tāda, ka pasaulē ir spuldzīte, kas kvēldīga spuldzīte. Vispārstākā kvēldīga spuldzīte, kas dar jau 100 gadus. Viņa nekad nav izslēgta. Un šī spuldzīte pārsit visas mūsdienu standarta spuldzītes, pat līdz spuldzīte ilgi nespēja teikt, kas skaitās ļoti ilgi dzīvojoša.
Un ideja tāda, ka šis spuldzīšu mūžs tika pamatīgi samazināts. Lai attiecīgi cilvēki viņus visu laiku mainītu. Un cilvēkiem šķiet pēc tam, ja tiek uztaisīt kaut kāda spuldzīte, kas tad ilgāk, ka tas būs ļoti izdevīgi. Bet patiesībā šī spuldzīte maksā tikpat dārgi, cik būtu nomainīt šo vienu kādēļu spuldzīti. Līdz ar to šī situācija ir pilnīgi atšķirīga, un šī situācija var rasties tikai tad, ja cilvēki dzīvo dezinformācijā, ja viņi nezina, kas notiek, bet ja mēs attiecīgi šīs lietas uzzinām, ar mums var šāds spēlēties no iespējams. Mums pats attiecās arī ne tikai uz šādām tehnoloģijām, bet arī konkrēti tas pats apģērbs. Jo, piemēram, bija šie te lejas džinsi, pirmie džinsi, kur tik taisīti no kuģa burām, ko taisīja no kaņepēm. Un lejasam bija sauklis, ja nekļūdos, bija kaut kas tāds mūsu džinsu nesātājs, bikses nesās visu mūžu. Jo viņas ir tik izturīgas, ka viņas vienkārši neplīst. Jo kaņepe ir visizturīgākā dabīgā šķiedra. Un šī gadījumā kaņepju audumu, piemēram, Latvijā, es nekur neesmu atradzis, ka viņi varētu nopirkt. Es esmu atradzis tikai kaut kur Amerikā, Ķīnā, un šī Amerikā par lētākām naudām atrada. Bet ideja tāda, šīs kaņepes ir audzētas, ja nekļūdos, Rumānijā, pārstrādātas Ķīnā un tiek pārdotas Amerikā. Un tā ir lētākā cena, tas ir ļoti interesanti. Mākslīgi radīts. Jā. Un jā, tas viens neiemesliem, kāpēc kaņepju industrija ir vienkārši iznīcināta. Attiecīgi tā ir pārāk efektīva lieta, ne tikai apģērbā, bet arī daudzās citās lietās. Bet jā, šeit viņi audzēja, taču Latvijā agrāk audzēja. Amazons kādreiz audzēja, bet tur bija aizliegums un starp citu Lietuvā joprojām ir aizliegums audzēt kaņepes. Tas ir ļoti interesanti. Lietuvā? Jā. Bet Latvijā nav? Nesenāk, jā. Pavisam nesenāk. Un šī gadījumā cilvēks ir pieredzināts pie šiem apģērbiem, un, protams, tas tiek diktēts caur modi, ka viņam nepārtraukti viss ir jāmaina. Katru gadu vajag jauns vikses, katru gadu vajag jauns kreklis, un sievietei nav pieklājīgi apģērbt vienu kleitu katru dienu, un viss šīs būtībā muļķības. Vai tagad kāvainā kājām? Nu jā, protams, jā, tas arī tā skaitā. Un šī gadījumā, manuprāt, ko vajadzētu darīt, mums vajadzētu vienkārši lietot kaņepju apģērbus. Teiksim, katram cilvēkam ir, piemēram, pa pāris apģērbiem, ko viņš var tur nomainīt, izmazgāt, uzvilkt otru un tam līdzīgi. Līdz ar to šī ir atkal tāda efektīva resursu saudzēšana un atkarību samazināšana. Jo atkarību samazināšana ir arī viena no svarīgākajām lietām. Runājot par atkarību samazināšanu, piemēram, internets. Internets, ko, starp citu, arī parasti eko ciematos lieto un mēs cilvēki mēs teikt, vai kas te jūs par zaļ domājošiem lietoja datoru un internetu. Nu, protams, internets tiek lietots mazāk, jo ir daudz cits lietas, ar ko nodarboties, dzīvojot laukos. Bet lieta tāda, ja mēs padomājam par to, kā mēs vispār pie šī interneta piekļūstam, kaut kāds uzņēmums uzstājas internetu šī gadījumā, varētu teikt, trubu un dod tā kā abonēšanas maksas cilvēkiem. Bet patiesībā to mēs varētu izdarīt caur tādu kā kopienu. Mēs paši uztaisām šo tīklu, un mēs par viņu nemaksājam. Līdz ar to iespējams, es ticu, ka augot šī gadījumā par šīm kopienām pasaulē, jo nav tā, ka ir kopiena Hekau ciemats. Šīs kopienas ir daudz plašākas, kad mēs varētu piekļūt šādiem kopīgi veidotiem resursiem šī gadījumā, piemēram, bezmaksas internets.
ciematos ir, varētu teikt, ekonomika, šī gadījumā lokāla ekonomika. Tas ir kā cilvēks savā starpā mainās ar lietām, mainās ar resursiem. Visperfektāk, protams, ir tad, ja cilvēks dara neko pilnīgi neprasot pretī. Tas ir tā, ka viņš dod, bet viņš neko negaida. Tas nenozīmē to, ka cilvēks neko pretī nedos, bet galvenais, ka viņš negaida. Tas ir svarīgi. Tā attieksme. Bet tāds vidusposms, manuprāt, jo šobrīd ne visi cilvēki ir gatavi tā darīt, ir tā saucamā leca sistēma, kas ir būtībā advancēts barters. Jo barters ir tā, teiksim, es izaudzēju kaņep sēklas, un tad es mainos ar kādu savu, teiksim, dombiedru, un viņš man dod, piemēram, mēru. Tas ir tiešais barters. Šī gadījumā leca sistēmā tiek skaitīti punkti. Es dodu kaņep sēklas, man pretī dod punktus. Un es caur šiem punktiem teiksim, dabūt pie kāda cita. Jo vienmēr tam cilvēkam, kam es dodu kaņep sēklas, būs, ko man dod pretī. Un interesanti šī sistēmā ir vērtības radīšana. Teiksim, salīdzinot ar naudas sistēmu. Naudas sistēmā ir konkrēti radīti cipari, kurus nerada būtībā cilvēks. Bet sistēmā šo vērtību rada cilvēks, līdz ar to tā ir attīstība veicinoša sistēma, sadarbība veicinoša sistēma un arī labklājība veicinoša sistēma. Jo tādā veidā mēs vairs neesam atkarīgi no ārējiem resursiem. Un ja mēs vēlreiz salīdzinām ar naudas sistēmu, kā vispār top nauda, tā ļoti vienkāršojot, ir apmēram tā, banka rada 100 monētas un 10 cilvēkiem izdala 10 monētām katram un paprasa, lai pēc gada katrs cilvēks atnes 12 monētas. Bet bankā jau vairāk naudas kā 100 monētas nebija, bet banka pieprasa 120 monētas kopā. Un sanāk, ka ne visi cilvēki varēs atnest šo naudu, un ar cilvēkiem veidojās konkurence. Viņi viens otram mēģina šo naudu atņemt, lai varētu bankai atdot šīs 12 monētas. Un tiek veidot uzņēmumi, ar ko viltīgāk viens no otru cilvēks var šo naudu atņemt, citi sāk naudu uzkrāt, līdz ar to, jo vairāk tiek veikts uzkrājums, jo vairāk ir nauda. Jo, piemēram, viens uzkrāja 40 monētas, līdz ar to viņš jau ir būtībā 40% no cilvēkiem padarījis par pilnīgiem nabagiem, ja viņi ir atkarīgi no naudas sistēmas, jo viņiem vairs nav naudas resursu. Līdz ar to leca sistēmā šeit ir tāda pozitīva lieta, ka cilvēki paši rada vērtību, līdz ar to viņiem šīs atkarības nav. Nav centralizētas sistēmas, kur šī gadījumā centrā būtu banka, kur visi cilvēki iet, bet leca sistēmā ir cilvēks pie cilvēka. Līdz ar to veidojās tās kā cilvēku tīkls, kas līdzīgi varbūt ir kā torentu tīkls, PTP sistēma, kad cilvēks sūta cilvēkam bez centralizētas sistēmas. Jā, un šo letu sistēmu šobrīd tā ir viena lieta, ar ko es arī darbojos. Pagaidām ir mājaslapa letas.puse.lv, kur var iepazīties ar šo letu sistēmu. Pasakiet to burtiem to mājaslapu. letas.puse.lv. Tāda mājaslapa ir
pagaidām. Projekts ir pavisam jauns, un tas šajā gadījumā ir mēģinājums ieviest šo lepu sistēmu. Lepu sistēma ir lokāla, līdz ar to viņi nestrādā visā pasaulē. Ar lepu sistēmu mēs nevaram no Ķīnas nopirkt datoru vai mašīnu, bet mašīnu vai datoru mēs ar lepu sistēmu varam dabūt tādā gadījumā, ja kāds ir pārdod lietotu. Ja kāds ir izmantojis naudu, viņi nopērkot, tad no viņa mēs varam nopirkt izmantojot lepu sistēmu. Viņi jau tiek pielietot Latvijā? Šobrīd vēl pavisam nedaudz. Šobrīd notikuši tikai vēl 2 darījumi. Un šie darījumi ir par permakultūras semināru. Mēs šo sestdienas svētdienu ar Arturu Plotaisu izšķirām permakultūras semināru. Un viens no pirmajiem šiem mēģinājumiem cilvēks aktivizēt lietot šo lepu sistēmu ir piedāvājums, ir 2 varianti. Cilvēks šo semināru apmeklēt uz 2 dienām vai no 25 latiem, vai arī par 13 latiem un 10 lepiem. Šajā gadījumā ir šo lepu sistēmas tie punkti, kas saucās lepi šajā gadījumā. Un 2 cilvēki jau ir izmantojuši šo lepu sistēmu. Vienīgais, protams, ir jāaktivizē šos cilvēkus, lai viņi arī turpmāk lietot šo lepu sistēmu. Tādēļ viņi jāinformē par iespējām, un, protams, ir vēl ko darīt. Un noteikti vajadzēs veidot arī seminārus, informēt cilvēkus par šādām iespējām. Jo šī sistēma strādā tad, kad cilvēki viņu sāk lietot. Un šie punkti tiek uzskaitīti internetā. Un kas vēl ir interesanti lepu sistēmā, ka cilvēkam nevajag pamatkapitālu. Viņš var iet arī mīnusos. Jo tad, kad viņš šajā gadījumā iereģistrējas mājaslapā, viņam ir 0 punktu. Un limits ir mīnus 50 un plus 50. Bet, kā es minēju, šī sistēma ir lokāla un te ir vairāk sakars ar pazīstamiem cilvēkiem. Jo šī ir tāda kā uzticības sistēma. Kaut arī pasaules pieredze rāda, ka cilvēki viņu parasti tā negatīviem mērķiem neizmanto. Nav tā, ka aiziet pilnīgi mīnusos un vienkārši izstājās. Tie ir reti gadījumi. Un, protams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc tā ir lokāla sistēma, jo globāli tas būtu pārāk iespējami. Cilvēki vienkārši viņu izmantot un neaiziet plusos. Jo šeit svarīgi ir sadarbība. Kad es no cilvēkiem ņemu punktus, un citiem cilvēkiem es dodu punktus. Līdz ar to notiek šī globāla resursu apgrozība. Un šeit svarīgi, kad tiek attīstīta šī lokālā vide, jo tad, kad mēs izmantojam naudas sistēmu, mēs ņemam globālos resursus un maksājam it kā, piemēram, mūsu nopelnīto naudu ārpus mūsu lokālās vides cilvēkiem, jo savā ziņā par šo lokālo vidi varētu mums veidot Latviju. Un mēs maksājam ārzemniekiem, ārzemju investoriem, līdz ar to šī nauda aizplūst un cilvēki Latvijā paliek nabagāti un nabagāti. Tādēļ labklājībai, manuprāt, lepu sistēma ir viena perfekta lieta. Jo atšķirībā no naudas sistēmas viņa neveicina konkurenci, bet tieši sadarbību. Ļoti svarīgi. Jo šajā gadījumā jo labākies man, neprecīzāk sakot, jo labākies citiem, jo labākies arī man. Kaut kā tā. Vēl viena, manuprāt, ļoti
šī gadījumā ir sakars vairāk par tā saucamo svaigēšanu, kas varētu arī par prieku sāk vairāk popularizēties, vairāk cilvēku par to zina. Kaut arī šī ir lieta, ko īpaši mēdījos nelaiž, daudz par to nerunā, jo svaigēšana ir diezgan sistēmā neizdevīga lieta. Jo tad, kad cilvēks ir svaigēdājs, viņam mazāk interesē veikalu, viņam sāk atvērties prāts, pazūd tā saucamā vati no galvas, un cilvēks daudz vairāk sāk domāt. Mūsu sistēmā domājošs cilvēks, būtībā ļoti neizdevīgs cilvēks. Un šī ir viena no lietām, kā viena no metodēm, kā var strauji varētu teikt sevi attīstīt, beigt lietot mirušo varību, protams, nelietot gaļu, kas pamatīgi nospiež domāšanu. Cilvēkam nepārtraukti ir nogurums, līdz ar to viņš daudz ko izdarīt nevar. Un jābeidz lietot termiski apstrādātā pārtika, jo lietojot termiski apstrādāto pārtiku, mūsu organisms viņu neatpazīst un tērē ļoti daudz resursu, pirmkārt, lai sev aizsargātu no šīs pārtikas un lai viņu kaut kā pārstrādātu un lai vēl no viņas kaut kādu labumu gūtu. Jo, ja viņš nebūs no šīs pārtikas labumu, diez vai viņš varēs dzīvot. Un vēl tāda lieta, kā mirusī pārtika ļoti aktivizē dažādas parazītus, līdz ar to ļoti plaukst medicīnas industrija. Jo, ja mēs ēdam dzīvo varību, mums slimošana atkrīt. Mums vairs vienkārši slimot nav nepieciešams, tā varētu. Līdz ar to viens no iemesliem, ja sistēmā tiek uzturēt medicīnas industrija, svaigēšanu ielaist nevajag, vairāk kaut kā tā. Un vēl ir tāda lieta, ko es izbaudīju pirms pāris gadiem, pārgāju svaigēšanu. Sāk noskaidroties prāts. Prāts palika ļoti dzidrs un varēja daudz vairāk izdomāt, kas ir ļoti svarīgi. Un kā man viens cilvēks arī pateica, kad viņš arī pamēģināja svaigēšanas pēc pazuda vati no galvas. Tas bija tik perfekti pateikts. Jo tas mūsdienu cilvēks, viņš domā, ka viņam viss ir perfekti. Kad viņš ēd šos varīgos kartupeļus, ceptās sēnes un tam līdzīgi, viņš domā, ka viņam tā ir jājūtās. Un bieži vien, kad es stāstu par to, kā cilvēks jūtās kā svaigēdājs, viņam šķiet, ka viņš jau pietiekoši labi jūtās, kur vēl labāk. Bet lieta tāda, viņam nav atskaites punkta, līdz ar to viņš nevar zināt, kāda ir šī sajūta, un šo sajūtu var dabūt tikai to izdarot. Šī gadījumā varētu teikt, tā kā pamēģinot. Un es aicinu cilvēkus pamēģināt kaut vai uz mēnesi, uzstādīt mērķi, teiksim, mēnesi lietot dzīvo varību. Un es domāju, tas ir pilnīgi pārliecinās, un tās sajūtas ir fantastiskas. Pazūd nogurums, daudz labāk strādā prāts, ir šī tā kā domas un prāta dzidrība, tā varētu teikt. Strauji uzlabojās veselība, piemēram, kādreiz bija lielas ādas problēmas, un man āda būtībā sāk atjaunoties jau pirmajos mēnešos, kas bija svaigētājs. Mainījās pilnīgi varētu teikt tādas tips. Kādreiz bija tā, teiksim, taukaina āda, tad viņi palika vienkārši normāli. Teiksim, kādreiz bija mūžīgās krevelītes uz elkoņiem, tad pēc dažiem mēnešiem elkoņi palika ļoti mīksti un maigi. Līdz ar to tas norāda to, ka cilvēka organisms nav paredzēts termiskam strādātāji varībai. Manuprāt, neviens organisms nav. Un tā arī kā gaļa, jo veidojās cilvēkā šie te kad tā kā asinsvara aizaug, tas nevis insulīns, hemoglobīns, kas ir dzīvnieku produktos. Tas ir saistība ar vējas, ja? Nu jā. Vienkārši cilvēka organisms, holesterīns, jā. Cilvēka organisms vienkārši nemāk apstrādāt. Līdz cilvēkam ir garais zarnu trakts, kas ir paredzēts dārzeņu apstrādāšanai.
Jo gaļētājiem ir īstais zarnu trakts, līdz ar to, lai gaļā iziet ārā, viņi pūst un izdod dažādas toksīnus. Sevišķi gadījumā, svaigētāji vienkārši parasti nemēcās gaļu, tāpēc arī tas ir ļoti svarīgi. Oliņas arī nē? Nē, olas arī ne, un arī nekvīgiem. Kaut arī tādi, kas ēd jēlās olas, zēr termiski neapstrādāto pienu, bet tādi ir diezgan rēti. Pat sviesti nē, ja? Nē. Jo parasti, daudz teiksim, kad sākumā pāriet svaigēšu daudz lietu, olas un pienu, bet pamazām arī iespējams atkrīt. Jo sajūtas jau pēc tam vairāk sāk darboties. Un svaigēšanā cilvēkam tīrās kanāli, līdz ar to viņam daudz straujāk skrien enerģija, tādēļ viņam arī nav šis nogurums, tādēļ arī viņš ir daudz vairāk izdomāt. Un, kas ir interesanti, šī dzīvā barība ir ļoti, manuprāt, svarīgs posms ceļā uz attīstību, ceļā uz tādu kā neatkarību no sistēmas. Jo sāku nostrādāt interesanti ar sajūtām. Piemēram, kad es pārgāju svaigēšanu, es sāku nepanest, piemēram, mūziku, ko es kādreiz biju klausījis. Tā mūzika bija daudz roka mūzikas, šāda pop mūzika. Tas, ko es sāku sajust, man organisms teica, ka tā ir destruktīva mūzika, un šī mūzika no manis atņem enerģiju. Un iepriekšējā dzīves veidā, lietojot šo termiski apstrādāto barību, es to nejūtu. Man organisms bija tik novājināts, ka viņš man nespēja šādus signālus. Un šajā gadījumā dzīvā barība, viņa sāk sakārtot organismu, viņa dod daudz enerģiju, un mēs varam izdomāt daudz lielākas lietas. Mums ir daudz enerģijas šīs lietas izdomāt. Un komplektā, kad vēl nav daba, tad tas ir kaut kas absolūti unikāls. Jo es arī pieredzēju ļoti interesantus brīžus, kad es vēl dzīvoju Rīgā. Nopirkt velosipēdu, es diezgan bieži braukāju uz Ķīša ezeru. Mežparkā vienkārši sēdēju pie ezera un skatījos ūdenī. Un šī būšana pie dabas bija arī viena no lietām, kas ļoti vēra vaļā prātu. Nāca iekšā prātā dažādas labas idejas. Un es arī biju tāds strauši solis vērties, tāda kā laimes sajūta, jaunas atklāsmes. Dažādas apskaidrības. Šajā gadījumā te laikam ir divi tāds svarīgi posmi dzīve dabā un dzīvā barība, kas ļauj ļoti strauji šos rāmīšus noņemt. Šajā gadījumā varētu būt tāds kā rīcības scenārijs, kā cilvēkiem pieredz attīstību. Un vēl arī tāda lieta, ka dzīvā barība man bija viens no lielākajiem stimuliem pārvākties uz laukiem. Ja es sapratu, ka es vairs nevēlos lietot to pārtiku, ko pārdod veikalā, arī tie paši dārzeni, ko pārdod veikalā, ka viņi satur ļoti maz enerģijas, viņi ir audzēti ar ķīmijām, dažādi modificēti būtībā hibrīdi. Un tā bija motivācija, vienkārši mācīties audzēt pašam sev pārtiku un apgādāt sevi ar ļoti vērtīgu, spēcīgu, enerģisku barību. Tas sniegs iznīcina organismu, bet ir dažādas labas lietas. Jautājumi? Man ir jautājums uzreiz par tiem vetiem, jo es joprojām, es kā taustos un mēģinu, Jā, tas vienkārši es mēģinājums, bet man nevelk kaut kā. Pirms kaimiņu projekts, kad vēl bija, Jā. Jā, tas bija pirmais mēģinājums ievies, lai es izstrādājumu, kurš gan nepiedalījās. Es piemēram, izstrādu aicinājumu, lai kāds man palīdz man veidot mājaslapas. No sākuma man teica, jā, kad konkrēti vajadzēja, nav laika.
Un man pašai arī tā nav laika īsti, lai gan es tik daudz ko protu un gribētu, bet nav jau tā laika, ja? Kaut kā nevēl tā sistēma, manuprāt. Bet, viņa tika, varētu teikt, palaista. Cilvēki nesāk lietot. Jo tad, kad cilvēks vēl nav sācis lietot, viņam nav pietiekoši liela motivācija kaut ko tur darīt. Viņš kaut ko pamēģinās, bet tas būs tā nenopietni. Tādēļ jāmeklē metodas, kā cilvēks iesaistīt. Un viena no šīm metodēm ir, kā piemēram, taisot šo permakultūras semināru, ko mēs ar to taisam, piedāvāt viņa apmeklēt arī ar lētiem caurvietu sistēmu. Jā, es atbildēju, kas uzdod jautājumus. Vārds sakot, jautājums ir tīri praktiski. Cik jums cilvēki tagad ir tajos vecos, cik viņi strādā, cik ir kā produktīvā darba? Visam uztaisīta šis jaunais variants. Tādēļ cilvēki pagaidām ir kaut kādi 11, bet ir notikuši tikai 2 darījumi, kas ir saistībā ar šo semināru. Bet šeit svarīgākais nav cilvēku skaits, bet lietotāju skaits, kas tiešām izmanto. Bet viss ir svarīgi. Ir svarīgi arī, kā tas aiziet tautā, taču, vai ne? Jo ja mēs gribam tiešām, lai mēs nenovietu badā, ir jābūt instrumentam, kas strādā. Un tāpēc es esmu atmetus personīgi, es esmu arī paskatījusies, Anglijā ir ieviesta alternatīvā naudas sistēma, ne tikai leti. Viņi ir sadrukājuši alternatīvo naudu, piemēram, Straudu pound, saucās tā nauda, Straudas pašvaldībā. Viņi ir uztaisīti. Es pazīstu cilvēks, kas viņu uztaisījuši. Man mājās viņas ir tās naudiņas, kuras viņi var, kuras viņi var iemainīt pret īsto Anglijas poundu, ja? Tur ar kaut kādu nelielu starpību viņi maina, bet tad viņi var lietot tikai tajā pašvaldībā, ja? Tas viss ir uztaisīts. Bet tur ir tāds darbs. Un atdeve ir tomēr ļoti maza salīdzinoši. Tev ir jāskrien un jāmaina apakaļ uz to angļu poundu, ja? Tur, vislabāk jau būtu tomēr atgūt to īsto naudas sistēmu un uztaisīt to par tautas sistēmu, ja? Vienkārši no Rockefelleriem, Rothschildiem un Morganiem viņi beidzot dabūt atpakaļ, vai ne? Un tas ir, ko mēs Baltsaules fondā strādājam. Mēs strādājam ar lielo schēmu, ja? Tā kā Latvijas, ne jau pasaules mērogā, bet Latvijas mērogā. Tieši rītā būs seminārs par to, kā atbūt Latvijas banku, jo Latvijas banka nav Latvijas banka, tā ir Eiropas bankas filiāli, ja, kur ir privāti vienīgi, privātiem bankas turiem piedaroši, ja, un viņi tāpēc samazinājuši tagad naudu mums šeit, un uztaisīšu krīzi, un mēs virstam nost, ja. Es ar citu, jāatlaikam, kad runāt telefonu, kad stāstīju, par naudu mēs, par Latvijas banku. Par telefonu runājām. Mazliet. Bet, kā sakot, pie tiem letiem mēs tomēr nebūsim, man liekas, to lietu, ja? Pat ja tu ir tās mākslas vārds, un viņš būs, un pārstās viņu, ko mums tos papīrīši ārā no balsumātiem. Mēs tos letus, neko mēs viņu neiesāksim, ja? Internetu viņa arī var... Perfektajā situācijā cilvēki neprasītu to pretīgi. Un letas sistēma šiem brīdām, manuprāt, ir tāds kā starpposms. Jo letas sistēma veicina citus ētikas principus. Līdz ar to, ja mēs pierodam pie letas sistēmas, pie šiem principiem, mēs nevaram no letas sistēmas atteikties. Bet mēs vēl nevaram pierast ātri, ja? Tur ir vajadzīgi tautas mēdī, lai viņus popularizētu, mums viņu nav, ja? Un kā jau mēs runājām, viss notiek caur mums pašiem. Mums nevajag mēģināt mainīt visu pasauli. Mums jāmaina sevi, līdz ar to mainās mūsu apkārtējā sabiedrība. Tur mums ir atšķirīgs viedoklis, jo mēs strādājam duālajā procesā, kad mainot sevi, mēs mainām pasauli. Ja? Tas arī notiek, ir tā lietas ar sevi. Un mēs strādājam ar globālo struktūru, bet kontaktējam globālās struktūras un mīloši. Dodam viņiem informāciju, kas ir jādara, lai izglābtu dzīvo vidi. Tikai izmērot sevi, tomēr ar to sākas, ja, bet bez tās informācijas nodošanas visai apkārtējai videi, tā ātrā izvestirošanās ir nav Arī man ir mērķis izplatīt informāciju,
bet informācija ņems tie, kas būs gatavi viņu paņemt. Nu, jā. Jo šo informāciju, kā arī minēja, nav jādarboties ar šiem nesistemātiski domājošiem cilvēkiem, jo viņiem būtu vienkārši veikt resursu tiešanu. Bet no augšā jau viņi sistemātiski domā. Tikai mums ar viņiem nav reti kontakts. Gandrīz nekādi, jā. Ielikts citas sistēmas. Bet ja viņi paši kļuvuši par nāvu un mirst, jā, tad mums ir iespējams dialogs. Šādiem cilvēkiem es esmu diezgan daudz runājis un Jūs esat runājis ar Rockefelleriem un Morganiem? Nevis konkrēti viņiem, bet... Ar Cionas priorātu to līmeni jūs esat runājis, jā? Es runājis ar cilvēkiem, kas ir, tā teikt... Zemāk aģentūrā, vai ne? Zemāk aģentūrā. Nu, bet tur jau tas joks ir zemākiem vasaļiem, tie jau visi algoti. Bet viņi visi pieņem šīs sistēmas. Nu jā, tie ir algoti, vai runāt par sistēmas dizainē. Rockefelleriem ir tieši tāpat lieta. Viņi ir sistemātiski domājoši, jo gudri cilvēki. Nu jā. Viņi veidotajā sistēmā šīs lietas, par ko mēs runājam, ir ļoti viņa sistēma iznīcinoša. Jā, tā, tas varētu izskatīties, ja viņiem nebūtu joprojām apziņa par to, Rēmi, ja viņiem nebūtu joprojām apziņa par to, kad viņu pašu šis milzis, ko ir uzvērtoši šī piramīda, ir uz māla kājām, un viņa veļās viņiem virs. Un tagad nākam mēs ar mūsu patieso sirdi, ar mūsu patieso baltu sempulku sakrālu. Un viņiem citu galvē vispār nav, jā. Kā mums... Tās saktas daudz dziļākas, nav tikai Rockefeller. Kā lūdzu? Nav tikai Rockefeller. Rockefeller ir tikai viens no pirmajiem posmiem. Un to ir vēl daudz tālāk. Ir ārpus mūsu pasaules ietekmes. Jā. Tāpēc tur vajag kontakti ļoti vajag meklēt kontakti. Ļoti labi jūs man pieskārāties jautājumam, kas tur ir virs viņiem, jā, kas tur ir virs viņiem. Tā kā ir ārpus fiziskās pasaules ietekmes pamatīgas. Un tie, kas ietekmē no ārpus fiziskās pasaules, viņiem neinteresē šādu lietu. Tas ir mūsu tehnoloģija, dzīve, kā domāšana. Nu, tad tur varētu domāt, ka... Mums vienkārši mums jāveido, varētu teikt tā kā paralēla sabiedrība, manuprāt. Nu, tā teorija ir ļoti interesanta un iespējama, jā. Un tad ir arī cita teorija par citplanētiešiem, kuri kolonizē mūsu planētu, arī ļoti... Arī viņi. Tas arī šeit ir sakrā. Jā, ļoti vērā ņemam teoriju, vai ne? Bet kā mēs ar viņiem varētu... Bez kontakta ar viņiem mēs nevarēsim atrisināt šo lielo problēmu, mēs varam izviet tā. Sāks domāt, veidosies kritiskā masa, līdz ar to domājuši cilvēku vairs nav. Kritisko masu nevajag dažas patiesas mīlošas vienības, kuras var sakontaktēt. Vienkārši tas veidos. Jā. Šīs vienības ir tāda no. Nu jā, mums Saules fondā domājam, ka tur pietiek ar dažām patiesām vienībām, nevajag kritisko masu, jā. Šobrīd mēs varam redzēt, ka procesi, piemēram, Latvijā, viņi ļoti ir feini redzēt aktīvus cilvēkus. Mēs arī esmu viens no šiem aktīvistiem, kas mēģina bīdīt dažādas lietas un ir savāk diezgan daudz domu biedri. Arī šī būtībā ir uzdarbošanās, kas šeit notiek. Un šī tendence ļoti pozitīva, manuprāt, izmaiņas notiks un ļoti labas. Bet centrēties uz šo sistēmas veidotāju izmainīšanu, šaubos, ka tas ir īsti iespējams. Izmainīšanu nē, tikai samīļošanu un psihopātijas beigšanu. Nu, rehabilitāciju. Protams, nevajag cīnīties, iznīcinās visu. Teiksim, man pieeja šeit ir ignorēšana. Bez cīņas vienkārši darīt, kā es gribu. Nepašot nevienam prātjārē, kas vienkārši tā, kā es gribu. Un vēl ir iespējams arī tas, ka mēs esam ar viņiem jau kontaktā caur augstāko spēku, caur dzīvesību, caur sakrālo enerģētisko ir tā, ka viņu spēks ir tikai dezinformācija. Tad, kad mēs neaizņemamies savu spēku. Man viens no mērķiem ir
ļoti dziļas mūsu senču zināšanu atjaunošanas. Ne tikai pāris 100 gadu, attālumā daudz 1000 gadu attālumā. Tas ir tieši tas, ar ko mēs strādājam. Nu jā, un interesanti, tad, kad šis mērķis ir nosprausts, šī informācija nāk. Tieši. Ļoti daudz, kas tiek uzzināts un atklāts, un šīs varas struktūras virs mums jau ļoti daudzos līmeņos, jau arī virs Rockefelleriem vairs mums nevar pilnībā kontrolēt, mums ir šī informācija. Ir jāveido informācijas krātuves, ir jāpieno informācija. Informācija ir ļoti izmētāta visapkārt. Un, piemēram, viens no projektiem, kas padomāja šī Lāča akadēmija, kas būtu informācijas apvienošana. Neturēt video un tam līdzīgas jūpildes serveriem, ka jau stāvs serveris. Mēs jau viņu varētu kopēt tāpat kā Wikileaks. Šie mums pie Lāča akadēmijas un tā tālāk un visur. Bet kā viņi nokļaus to internetu? Tāpēc mums jātaisa savus tīklus. Tam ir jābūt. Tā kā kādreiz latviešu biedrībās bija tāda tiešā informācijas bāze. Mums jātaisa savus tīklus, lai mēs nebūtu atkarīgi no internetu, protams. Tieši tā. Vēl kādi jautājumi? Milzīgs paldies, Kaspar, jums, ka jūs aplēmojāt un apgarojāt mūs ar savu stāstījumu. Es sanācu, ka mēs diezgan kaotiski, jo tēma ir plaši, ka bet ļoti pasvarētu visu. Liels paldies jums. Es varbūt tā. Liels paldies, tas bija vienkārši fantastisks. Paldies, ka aizstāvāt. Vienkārši pasakāt. Satikties, iepazīties.